lai tev labi veicās. Atkal satikšanās, aprunāšanās un laba vēlējumi pirms starta. Tā orientieristiem ir teju vai tradīcija. Skrundas novada Mūčukalna karjeras vēl nebija piedzīvojis tik daudz ļaužu, vairāk nekā 500. Tieši šī vieta šogad izvēlēta starptautiskajām sacensībām Kurzemes pavasars 2011. Mēs priecājamies jūs redzēt novadā, kura vārds pirmoreiz vēstures lapusēs ir ierakstīts 1253. gadā. Bet jūs atrodaties Latvijas, ja esat caurbraukuši, joprojām Latvijas jaunākajai pilsētai. Šis ir pasaules ranga mačs. Šodien ir vidējā garuma distance, kur tomēr ir tehniskāks prasības nekā varbūt kādreiz garajās distancēs. Tā kā vismaz, kā saka, uz vidēji tādu raksturot varētu šo te mežu un apvidu. Trasē devās dalībnieki dažādās vecuma un grūtības pakāpes grupās. Te varēja sastapt gan pieredzes bagātus sportistus, gan tādus, kas piedalās, lai uzturētu veselību vai iespējams kļūtu par labiem sportistiem nākotnē. Šitā pārlūpas pusēm, jā? Nē, tur ir šitā. Vai tu redzi, jā? Šitā te. Bo. Nu, davai, aiziet. Ceļsīs meridiāns katru nedēļu notiek, un mēs esam jau no 8 gadiem braukuši un skrējuši. Un tā kā, es ceru, ka viņš neapjuks. Kāpēc varbūt nodarboties ar bērnu un orientēšanos? Lai nebūtu tik daudz laika pie televizora un datora, lai būtu kaut kāda alternatīva, kaut kas cits interesants piedzīvojumi. Man labi veicās, vienu punktu tā īsti nevar atrast, pārējos diezgan precīzi. Es nevaru bez svaiga gaisa un dabas. Man laikam pēc sēdēšanas birojā man ir svaiga gaisa, vajag obligāti sestdienas svētdienu, es bez tā nevaru. Kļūdas ir gandrīz visiem un gandrīz vienmēr. Lielāka vai mazāka, bet ir. Un strādāt visu laiku ir pie kā. Pamatā mērķi bija ziemas orientēšanās. Pasaules čempionāts un nākošajam gadam arī gatavošos. Tā kā vasara šobrīd skriešu redzēt, kā būs. Ja būs labi, tad arī būs mērķi vasarā. Es esmu daudzas reizes braukusi sacensties uz Latviju. Te ir dažādas distances un daudz sacensību dalībnieku. Skriešana vien ir pārāk garlaicīga. Patīk, ja skrienot jādomā, kur skriet. Orientēšanās sacensības Kurzemes pavasars tiek rīkots jau 9. gadu, un tās organizē orientēšanās klubs Saldus sadarbībā ar Latvijas orientēšanās federāciju. Šogad tās ir gan Latvijas kausa izcīņas 2. posms, gan sportistiem ir iespēja iegūt punktus pasaules rangā. Pēdējos 3 gadus mēs varam uzskatīt, kad mēs esam tādā stabilā Ziemeļa Eiropas apritē, kad mums ir Ziemeļvalstis piedalās un visas Baltijas valstis un ir ciemiņi no Baltkrievijas. Tā kā tas ir tāds mērķiecīgs darbs. Igaunijā vēl ir pārāk daudz sniega, tāpēc tur nevaram sacensties. Kopumā esmu apmierināts ar rezultātiem, kļūdu nebija, tikai bija drusku par lēnu. Labākai no sportistiem bija Aijas Krastiņa no Latvijas un Vilijus Aļaļunas no Lietuvas. Sacensību ietvaros notika arī Latvijas sprinta kausa 1. posms. Tas noritēja Skrundas pilsētā. Lai parādītu cilvēkiem, kad arī Skrundā pilsētā, jebkurā vietā var notikt sacensības ātras, vieglas un visiem pieejams. Ieva Benefelda, Lans Perševics, Aivita Merberga, Skrundas televīzija.